18. februārī notika ilgi gaidītās un šogad tik plaši apspriestās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentu pašpārvaldes vēlēšanas. Tām bija pieteikti 4 partiju saraksti, un studentiem vēlētājiem nācās krietni vien palauzīt galvu, lai izvēlētos labāko kandidātu. Vairāk par vēlēšanu aktivitāti ziņo vēlēšanu valdes priekšsēdētāja Laura Gavare. Tātad šogad aktivitāte ir diezgan bijusi maza, pilī, bet citās fakultātēs ir aktivitāte justa ir daudz vairāk. Aktīvi ir bijuši meži, ekonomikas fakultāte un tehniskā fakultāte. Bija gaidāma lielāka atsaucība arī no lifiem, bet tur diezgan maz ir šogad. Bija balsojuši līdz 11. Balsojums skaits bija pavisam niecīgs, kuri bija atnākuši un izdarījuši savu izvēli. Liela daļa studenti devās balsot cerībā, ka jaunais pašpārvaldes sastāvs spēs aizstāvēt viņu intereses. Vēlēšanu iecirkņos sastaptie studenti labprāt padalījās ar LLU portālu par to, ko viņi gribētu sagaidīt no ievēlētajiem pārstāvjiem. No vēlēšanas partiju uzvarētājs vēlētos sagaidīt, lai tiktu palielināts budžetu vietas, stipendiju skaits un to apjoms, lai tiktu sakārtots stundu grafiks, lai pēc vienas lekcijas ekonomikas fakultātē nebūtu jāskrien uz pili, jo 15 minūtēs to ir izdarīt ļoti grūti. Lai iepazīstinātu vairāk un būtu ciešāks kontakts ar universitātes vadību, kā arī ar fakultātes dekāniem, pa kopmītnēm arī varētu būt kādi pasākumi vairāk, lai studenti paši sāks rūpēties par kopmītņu tīrību un ievērstu kārtību. Gaida lielāku saliedētību starp fakultātēm pašām, starp studentiem visiem kopumā. Lai ir lielākie masu pasākumi, piemēram, pilī kaut kas aktīvāk notiek, nevis tīri starp fakultātēm.